emocionālo rētu. Tikai šovakar Hamletā zvejnieku cīņā. Mums vajag modernizēt Baltaristāns un vispārējais, ko jūs zināt par šeit. Atpūšās, jo šeit ir viņi kretīns pret rētu. Mana māte, kas ir malka lēta. Viņa dziedībā man uzplēsa rētu. Kopš tā laika. Jā, to jau palus. To kurpļoju strāvas. Gribu tev mazāk. Un šeit pats. Jo, aizvien mūsu. Aizvien mūsu, tas būs ļoti krūst. Aizvien mūsu. Jā, labi, šis būs rekstūs, man mājies ir krūst. Un es to barojos no krūst. Mani saka, dzīve ir diezgan traki, bet es gribēju kādreiz ar meiteni, tipa, agīnā vadīt. Bet tas ir manas lietas, un man tā citreiz ir cieta. Viss ir viņš, gan galvā, gan lejā. Un vispār paskatieties, tas viņam sejā, viņam ir tikai vienāds. Viņam kaut kāds no Dieva blats. Stāv un lūr grīdā, un visu laiku savu muku atrauto kausu grīdā. Toties es pakritīšos un izteikīs togiem lūdzu. Jā, ir dzīvokrāts, tu gribēji līdzināties būt kā mana māsa. Vispār tas pats dzīvo fermā un tev patīk iet vārnā, kurā ir ermā. Tikai ar dzīvniekiem, to ar tiem tikai būt pie priekiem. Cilvēkiem ir jābūt liekiem, tāpēc meitenās ar mani, ja tad, ja grib paskreikot zvanu, pa telefonu vai paraustīt, pašķeldīt, pabļaut. Jā, man netika ieguvāt sūkas un viņu gani, un man joprojām sāp tāni. Tas bija krāvi. Brīdīgi, es teikšu, balsojums ir sācies. Viņš būs sācies, Evelīna izvēlēsies, ar kuru šovakar, protams, jūs atdos pavadītā, vai tas bija Jurčiks? Atgādināšu izvēlēties ar dzēnieki, iereikoties kopā uz kūrošu jūrmā. Savu naudu! Kuru jūs šo gribēties?